Eiropas Savienības brīvu preču un pakalpojumu aprite ir daļa no pamatbrīvībām, kas veido vienotu tirgu. Brīvā preču un pakalpojumu aprite ir būtiski Eiropas integrācijas un ekonomiskās izaugsmes sastāvdaļa, kas veicina konkurenci, inovācijas un plašāku izvēli patērētājiem. Brīvu preču aprite nozīmē, ka preces var brīvi pārvietoties starp dalību valstīm bez muitas nodokļiem vai daudziem ierobežojumiem. Tas ietver arī aizliegumu piemērot pasākumus, kas varētu radīt tādu pašu efektu kā šādi daudzumu ierobežojumi. Mērķis ir nodrošināt, ka preces no vienas dalībvalsts var netraucēti nonākt citā, veicinot efektīvu preču apmaiņu un ekonomisko integrāciju. Lai to sasniegtu, Eiropas Savienībā ir vienoti noteikumi preču ražošanai un apstiprināšanai, kā arī kopīgi standarti, kas atvieglo tirdzniecību. Brīvu pakalpojumu aprite ļauj uzņēmumiem un profesionāļiem sniegt savus pakalpojumus jebkurā Eiropas Savienības dalībvalstī, bez nevajadzīgiem administratīviem šķēršļiem. Tas aptver plašu pakalpojumu klāstu, sākot no finanšu un konsultāciju pakalpojumu līdz izglītībai un veselības aprūpei. Brīvu pakalpojumu aprite nozīmē arī tiesības uzņēmējiem izveidot uzņēmumu jebkurā dalībvalstī vai sniegt pakalpojumus pārobežu veidā. Mērķis ir novērst protekcionismu un diskrimināciju, kas pamatojas uz valsts piederību vai uzņēmumu atrašanās vietu, kā arī nodrošināt, ka pakalpojumu sniegšanai visā Eiropas Savienībā ir vienādi konkurences apstākļi. Kopumā brīvā preču un pakalpojumu aprite veicina lielāku ekonomisko efektivitāti, stimulē izaugsmi un nodarbinātību, kā arī piedāvā patērētājiem zemākas cenas un lielāku preču un pakalpojumu izvēli. Šīs brīvības ir pamats Eiropas Savienības vienotiem tirgum, kas ir viens no lielākajiem un dinamiskākajiem tirgiem pasaulē, veicinot integrāciju, konkurētspēju un sociālo vienlīdzību starp dalībvalstīm.